Latgales kultūrvēstures muzejs darbojas jau 51 gadu. Sākotnēji kā Ludzas novadpētniecības muzeja filiāle, bet vēlāk tiek atvērta pirmā ekspozīcija, un muzejs uzsāk patstāvīgu darbību. Šobrīd muzejā sagaidītas patīkamas pārmaiņas, notiek rekonstrukcijas darbi. Tāpēc pašlaik muzeja apkārtnē gan izskatās kā ierakumos, un piekļuve izstāžu namam ir slēgta. Tomēr pavisam drīz muzejs pārvērtīsies līdz nepazīšanai, un rēzekniešus priecēs skaista un moderna ēka, kurā būs iespējams uzņemt krietni vairāk apmeklētāju nekā līdz šim. Telpas tiks renovētas tā, lai tajās varētu pārvietoties cilvēki ratiņkrēslos. Būs plašākas telpas apmeklētājiem, būs skaistākas izstāžu zāles, un galvenais būs atbilstošas telpas krājumam. Paplašināsies esošās ekspozīcijas, mazliet mainīsies, tiks klāt, telpas nāks klāt, tiks paplašināts un mazliet pārveidotas. Bet tas būs redzams pēc pārmaiņām. Projekts ir nepieciešams tādēļ, kā muzejam bija pietiekoši mazas telpas, kur uzglabāt eksponātus un visus krājumus. Un tāpēc arī radās ideja palielināt, paplašināt telpas, tas ir savienot abas ēkas, šo veco muzeju un izstāžu namu, ar vienā savstarpējā kompleksā. Un arī ir jāuzsver tas, ka glabātuves šobrīd, kas bija muzejā, viņas neatbilda prasībām, un līdz ar to šobrīd tiks izveidotas tādas telpas, kur būs atbilstība mikroklimatām, un līdz ar to šie eksponāti varēs ilgāk uzglabāties. Latgales kultūrvēstures muzeja izstāžu nams darbojas jau 14 gadus, kad Rēzeknes pilsētas pašvaldība nodeva muzeja vajadzībām 3-stāvu ēku. Pašlaik šī ēka tiek kardināli pārveidota un nav pieejama apmeklētājiem. Tomēr izstādes notiek. Paši muzeja darbinieki saka, pie mums nekas nav apstājies. Keramikas ekspozīcija un Rēzeknes vēstures ekspozīcija joprojām darbojas. Un šīs abas ekspozīcijas darbosies visu rekonstrukcijas laiku. Protams, skatīsimies no apstākļiem. Ja būs apdraudēti eksponāti, tad mēs iespējams varētu pārtraukt ekspozīciju darbību, bet tad mēs ziņosim par izmaiņām. Tāpat darbojas arī mākslas namā Latgales glezniecības ekspozīcijā. Būtībā apmeklētāji ir aicināti. Ar izstādēm ir tā, ka izstādes mēs veidosim gan centrālās bibliotēkas konferenču zālē, gan mākslas nama vienā no zālēm būs arī izstāde. Un pilsētas svētku ietveros mēs mākslas namā atvērsim ermoniku un tautas muzikantu izstādi, kas arī tiks atvērta ar plašu koncertu. Projektā Eiropas finansējums sastāda 85% kopējām attiecināmajām izmaksām, pašvaldības līdzfinansējums 9%, valsts budžeta dotācija 6%. Projektu tiek plānots pabeigt 2 mēnešu laikā.